Esam atnākuši uz upīti. Jūs saprotat, gan jau ko mēs ķersim. Foreles. Blakus Māris sienās. Mēs esam Kurzemē. Šoreiz ar spinningu un jau ar mušu. Andis joprojām ir tikko pēc pasaules čempionāta mums ir makšķerēšanā, kur mēs ieguvām 28. vietu no 36 komandām, ja pareizi atceros. Dosimies pret Straumi. Ir jūnija sākums pēc Lietavām. Ūdens gan ir, teiksim tā, nedaudz augstāks, kā viņam varbūt tās vajadzētu būt. Neliels duļķis, bet manuprāt, tas ir ļoti labi, jo forelīte varbūt nedaudz vairāk gribēs ēst. Mārim šī ir pirmā reize forelēs. Viņš ir vienreiz atbraucis man līdzi paskatīties, pastaigāt, kad vēl roka bija ģipsī. Bet tagad mēģināsim noķert. Nē, nav. Bija pirmās foreles iznāciens. Uz otro metienu. Sākam mēs ar rotiņiem. Klasika, teiksim tā iztaustīties, pataustīties, saprast, vai ir vispār aktivitāte, tad rotiņš. Māris arī. Es gan gribēju pielevīties klāt, smuki pieiet no cita leņķa, bet vienkārši iekrit iekšā upē, tas arī viss. Līdz ar to jāmaina vieta un dodamies tālāk. Ejam! Tur laba vieta! Tas koks pāri noliecies saknes. Ēna, viss kā vajag. Nāk! Ir! Nāk līdzi. Bija iznāciens. Nē, tā kā forele mums iedeva tikai vienu iespēju. Skrien Mārim pakaļ maziņas. Bet jā, forele iedeva vienu iespēju, dosimies tālāk. Bet vieta kolosāla. Nu, teiksim tā, kā no grāmatas, tieši tāda, kādai viņai ir jābūt. Man pirms tam likās, ka ķerās kaut kur, bet nē, tur forelītes apakšā šitajā bedrītē. Smuki skrien pakaļ. Ko, iesim tālāk, gribētu lielāk. Baidās nevis grib tātad. Sazāns izskatās. Jā, viņam vispār nekas neinteresēs, pat neskatās virsū. Šitots tas sazāns. Neko savu. Māri, apsveic ar pirmo foreli. Jā, paldies. Bišķi lielāka nekā rotiņš. Jā, tas ir sākums, lai ir kur audzēt izmēri. Zin kā, nevar jau sākt ar tām lielajām. Tagad par katru nākamo būs prieks. Vai ne? Nu, tagad viņi jāmēģina tev kaut kā maigi atlīst. Vajadzētu, jā. Tīkliņu uzreiz atlaidīšu. Kā pretojās, jā? Jā, saslapinam roku, viss pareizi. Šprotes, vai ne? Jā.
Paldies. Nu, bez zivīm mēs neesam palikuši. Bet jā, pagaidām ļoti lēni. Mēs esam redzējuši iznācieniņus un tam līdzīgi, bet zivs kaut kā nesēžās virsū. Protams, ir pusdienas laiks, un es ceru, ka pēcpusdienā sāks ķerties. Pēcpusdienā mēs būsim citā posmā. Bet nu, tagad ir jāiziet atpakaļ līdz mašīnai. Un cerams, pa ceļam vēl kaut ko sanāks noķert. Otrais foreļbērns. Labi, nemocīšu. Medīsim vaļā. Paldies. Karpus jāmeklē, karpas, kādas foreļas. Tos karpus noteikti visas foreļas izēdušas. Nu, burtiski rāpoju uz ceļiem pie forelēm. Tā, ieliekam roku, paturam ūdenī. Op. Roka jāpatur ūdenī, lai zivtiņa neapdedzinātos. Tādā vietā, nu es pierāpoju tiešām, pierāpoju ļoti lēnītēm, ļoti klusām pierāpoju, lai neizbiedētu, lai likās varbūt tās zivis šodien kaut kādas tramīgas vai kā. Bet figu. Nefilmējiet, lūdzu. Trešā forelīte krastā. Vairākas vēl aizgāja. Man ļoti strādā rotiņš. Pufīgi matiņi galā. Laičam vaļā. Karalieni. No, paldies. Jāturpina ekspedīcija. Vajadzētu lielākas noķert. Pagaidām tādas maziņas. 4. forelīte krastā. 1, 2, 3 karabīnes, 2 griezuļi. Jā. Un jā, Māris darbojās vairāk pa straujticēm. Tur, kur ir daudz šo te mazo zivtiņu. Viņš kā uzsācis pirmo reizi foreles, tad viņš pa tām straujajām vietām darbojās tur, ka tā zivtiņas tiešām ir daudz mazās. Ir! Jā, ir. Pienāca no sākuma uzmet uz augšu. Un tā klusītēm pienāca tā, lai nesasiltu duļķīti, ļoti lēnītēm palaida peldošo 70-nieku wobleri lejā. Ieliksim zivtiņu ūdenī, lai viņai ir vēsāks. Palaidu 70-nieku wobleri lejā. Un tad tā pret straumi lēnītēm tvičoju. Un uztvičoju. Es forelīti nemērīšu, pēc acis izskatās varētu būt 30 centimetri. Tagad paņemšu knaiblītes. Forelīte ir pēc ziemas paēdusi, jau apaļa. Skaista. Lūk tā, ir bišķi lielāks izmērs. Beidzot. Es gribētu vēl lielāku noķert, bet ir labi, jau kaut kas notiek. Būs. Ir! Bišķi garāka varētu būt šitā. Voblerīts. Voblerīt, jā. Super. Nu. Ava. Pats izņēmās. Ir? Tā. Neviens nav neko mainījis. Atkal rociņu ieliekam ūdenī. Tā, lai tā rociņa nedaudz atdziest.
Tā jau varētu to zivtiņu laist vaļā nemaz bez celšanas ārā un tīkliņa un tam līdzīgi, bet man jau gribās viņu jums parādīt. Tā viņa izskatās. Lūk tā. Tā zivtiņa ir skaista. Un aizam vaļā. Atpakaļ tumsiņā aizbēga. Ir labi. Man patīk. Nu jau viss. Nu jau var atslāpt. Inventārs. Nekā tur tāda sarežģīta. Uztveramies tīkliņš. Var šādu. Var nopirkt po 10-15 eiro veikalā. Parastu. Šis ir roku darbs. Man jau patīk vienkārši. Viss ir uz to patekšanu. Kātiņš ir Savage Gear. 2,20 garumā, 3-10 grami. Tāds bišķiņ parabolisks, tāds mīkstāks. Aukla 4. pēc apāņiem, 0,10 mm pēc tādas klasiskās mēroklas. 0,2 pavadiņa, voblerīši. Šim gan vēl ir 3 burāķi, jo tikko izņemts ārā no paciņas. 2000 izmēras pole, veste, veidersi vai garie zābaki. Mūsu operatoras kundzei ir vienkārši garie zābaki, un viņi arī visur izteigā. Nekā sarežģīta, nekā daudz, un ejam sopēt. Tas arī viss. Foreļu upes atrast ir ļoti vienkārši. Ieiet iekšā likumi LV, paskatieties sadaļu par makšķerēšanu, paskatieties sadaļu par liegumiem, kas iestājās 1. oktobrī, kur ir aizliegts makšķerēt, kurās upēs, un tajās upēs ir foreles. Un viss. Jums ir priekšā vesels saraksts ar foreļu upēm. Posmu skatieties pēc kartēm, Google Maps, Google Earth, par arī, kā mans paziņas, skatīties vecajās kartēs. Tur arī daudz informācijas var atrast. Sveiciens Artim. Un nav sarežģīti. Nav sarežģīti. Sākums, kā redzējāt, tāds lēns. Straujajās vietās, jā, mazos varēja paganīt, redzējām vairākus 10 foreļu, ko divas lielās bija iznākušas, bet tās neuzsēdināju. Un te tādas divas nedos tādas standarta izmēriņš, tās mums sanāca noķert. Mēs jau dodamies posmam uz beigām, aiziesim mašīnu, Māris mums ir sagatavojis pusdienas, pāēdīsim, padzersim, varbūt bišķiņi atpūtīsimies un dosimies uz citu posmu, skatīsimies, cik mums ir laiks, iespējams pat 3. posmā iekāpsim iekšā. Obā! Skaisti. Es laikam arī wobleru uzlikšu. Wow. Fiksa čiksa. Nu ko, nāk 4. vai 5. zivs. 3. teiksim tāds ciešamais izmēriņš. Māris rotiņu met nost. Viņš meklē woblerīti. Man to kaut ko iedot? Ridžu 70. SP. Suspenders. Trīžu burāķīši. Sāpīgi, bet kā ir, tā ir. Pagaidām vēl neviena zivtiņa nav dabūjusi viņus dziļi iekšā rīklē, tad tā. Bet vispār iesaku nomainīt. Es saku, izpakoju tikko ārā no paciņas, atsūtīt, iedoti. Nu, jāizmēģina. Jāpaskatās, kā strādā. Strādā labi. Man jau patīk, ka tajos vēlreiz. Man jau patīk, ka tajos raidījumos ir mūzika, bet raidījums ar mūziku nu kaut kā tā. Nu, Zari, Foreļupe klasika. Viss kārtībā. Raidījumi ar mūziku. Tas ir lielākoties tad, kad tā īsti nečerās. Kad nav to zivju, ko parādīt. Bet pagaidām izskatās, ka būs zivtiņus, ko parādīt.
Bet viena lieta, ja jūs braucat forulēs, lielie forulēji tomēr patīk, kad apmācies, vai arī tad, kad ir rītausma, vai arī saulīt laižās lejā. Bet, piemēram, kā šodien mums ir tas dienas vidus un pēcpusdiena, tad ļoti labi, ka ir mākoņies. Tajā brīdī, kad saule spīd tieši ūdenī, un ir šīs te asās ēnas nogrieztās tā, kad te ir ēna un te ir saule. Var ļoti bieži novērot, ka tā zivs atnāk līdz ēnai, un tīklīdz wobleris, rotiņš vai gumija vai vienalga kas, ir iekšā saulē, visi viņi apgriežās riņķī atpakaļ ēnā. Bet tad, kad ir mākonītis, reizēm ir vērts vienkārši tā pasēdēt, paskatīties, tulīt tās mākonītis būs. Ok, tā pagaidi, un tad iemet, jo tad tā zivs kaut kā mazāk baidās. Mēs esam teleportējušies uz nākamo vietu. Tagad aiziesim līdz citam upes posmam, 2 kilometri pastaiga, saulīte, mākonīši, tur nāk lietus, cerams mums nenoķers. Ir 3:30, upē gan jau būsim 4, un tad lēnītēm atnāksim atpakaļ uz mašīnu, tad dosimies mājās. Viņam labāk ap tīzuka tā ir tiem strīteriem. Skrēju šajien, var teikt, pateicu tādas forules patas šlet tīkliņā. Viņš Operators jau arī priekšā jau gaida, jau gan viņš aizmetis krūmos. Jā. Nu neko, dzirdāks ūdens, ne? Tā izskatās. Tikai upe. Krietni uz leju nobraucām, bet upe mazāk. Drusku savādāk. Mēs ejam kaut ko Ūdens mēģināt. dzirdāks. Mēs dabujām tādus, te pāris šī tādus dabujām. Un tagad vajadzētu, tā. Noderēt, jā. Man vai Mārim nav atšķirības. Ir divas metodas, kā Ātrā un lēnā. tikt lejā. Kalniņā ir ātrā metode un ir lēnā. Diemžēl ātrā metode citreiz sanāk lēnāka. Jo tad vēl ir jāmēģina piecelties un tikt tādā. Bet slikt kalniņi te ir. Nē, palīdzēsim operatoram uz diberi nošļukt. Nā, šurp. Operators mums ir kleitā atbrauc. Es iedomājieties. Un augstpapēdinējs. Mēs jau jokojām, jā, vai ir augstpapēdis, kurpes arī līdzi paņematies. Nāc. Cik svētīgi iekāp upē. Jā, attaisnāt kājas. Marē, esam tikuši. Divi sveiki veseli gandrīz! Oi, zābaks piesmēlās. Divi sveiki veseli gandrīz. Viņa teica, ka viņi ir karsti. Tagad karsts vairs nav. Viss baigi ātri var mainīties. Aizgāja. Paspēja iefilmēt? Nē, to kamera bija ieslēgta. Protams, ka nē. Laba! Uz džigiņu. Aizliegtais paņēmiens. Un tad dabūja. Tātad, 25. Paldies tā. Super. Režīs? Džigiņš. Džigiņš? Džigiņš, es saku, aizliegtais paņēmiens. Ak, tu džigist, ne? Džigits. Džigits, jā. Skaidrs, ne? Jā, uzlika pasties kādu nokodolu īsāk, lai bombā. Asari. Pumpainie asari Smuki kurzemē. paņēma tā, ka pat nebija bailes vilkt to. Es sapratu, ka ir ritīgi ietērē. Mēģini vēl. Nākamo lielā.
Nu, tad arī jaunajā vietā esam atvērušies. Atkal nekas šajā dzīvē nemainās. Saslapinam roku, patveram ūdenī, ļaujam rokai atdzist. Un tikai tad ņemam ārā zivi, parādīt kamerai. Tas ir papiņš. Viņu var atšķirt pēc žokļa līnijas. O! Tāds smuks. Lūk tā, forelēs ir braukt forši. Protams, gribējās, lai būtu nedaudz vairāk to zivju, bet šī laikam sanāk 4., 5., 6. kaut kas tāds. Šodien rotiņi, tādi rotiņi, šitādi rotiņi ar kaparu, bronzu, sudraba, zelta. Uz viņiem bija daudz sekotāju, bet man liekas, tās arī nevienu zivu uz rotiņu nenoķēra. Man liekas, ka nevienu zivu nenoķēra uz rotiņu. Daudz sekotāju nāca līdzi, jo tur, kur meta wobleri brīžiem, nekas nenāk līdzi. Nomaina, uzliec rotiņu. Tā zivs vismaz izrāda kaut kādu interesi, panāk, parāpo, paskatās, neizpald projām. Šodien tādus mēs redzējām daudz. Dažas pat, tīri zolīdi izmēra. Bet diezgan labi strādāja Ridži 70. Izmērs suspenderi. Man viņi 3, viens ar 1 žuburu āķiem, 2 ar 2 žuburu, un es vēl paspēju nomainīt. Tādi forši, labi woblerīši. Uz tiem arī bija lielākās foreles šodien. Un... Māris! Nāk Māris. Nāc, draugs, sēdiet blakus. Džigits. Džigits ir. Mārim šitas bļambaks strādāja. Mazās forelītes lasīja ļoti labi. Un tad viņš pārgāja uz džigu. Un uz džigu dabūja savu dienas lielāko. Kā ir pirmā pieredze foriņu makšķerēšanā? Super. Ir vērts braukt? Principā kaut kas tā ļoti līdzīgi, kā es arī iztēlojos. Jā, brien kaut kur... Nekas pārdabis. Krīt rāpo un... Jā, bišķi grūtāk nekā strītā. Čūt grūtāk. Kājas var nolauzt, rokas arī. Kāti vēl brīnumaini, kā tā mums ir dzīve. Diena forša. Visdrīzākais, vislabāk būtu ķēries gan jau kaut kādos agri no rīta. Un pēc tam vēl vakarā, bet tā kā mums ir 3 stundas ceļā un 2 dienas mēs šodien nevarējām atļauties, jo rītdien jau ir nākamā filmēšana. Bet šodien viss. Paldies Mārim. Tev paldies. Paldies daļējai operatorei. Un mēs dodamies tālāk, meklēt jaunus piedzīvojumus. Un jūs vienmēr varat pievienoties un arī doties piedzīvojumā kopā ar mums.